Pār trēdeviņiem, kalniem, upēm un lejām, kādā pavisam apšaubāmā pilsētā ar savu romansu un stihiju dzīvoja puisis vārdā Renārs, un viņam, kā jau vienmēr, bija savs plančeks. Renārs bija izpalīdzīgs, neatteica nevienam, taču nenojauta to, ka viņš bija izredzētais, ka viņu kāds vēroja un cītīgi prātoja, vai viņš būs īstais. Reti pretīgā dienā pirmdienā vecais onkulis vārdā Splinters bija sapratis to, kam ir jādod vara. Viņa laiks bija beidzies, sākās jauna ēra. Turpinājums sekos. Nākamajā sērijā Renārs dodas mājās un atver noslēpumaino somu. Tajā viņš atrod kaut ko mistisku. Negaidītus pavērsiens Renāram ļauj darīt savu darbu labāk kā iepriekš. Par viņu vadīto ballīti runā visa pilsēta.